Esiet sveicināti, un šajā video ierakstā mēs iepazīsim okeāna elpu, vēl vienu interesantu iedarbīgu pranajāmas tehniku, iepazīsim un kopā arī praktizēsim, un kopā arī piedzīvosim šīs prakses sniegtos rezultātus. Ja? Ujjayi pranajām daudz no jums zina, bet daudz arī nezina. Ja? Kas ir ujjayi? Ujjayi nozīmē iekarot. Ja? Kaut kas tiek ar šo praksi iekarots, kas, to es jums ļaušu pašiem arī piedzīvot un izprast, kas tiek iekarots, bet tehnika ir ļoti vienkārša, bet viņu nav viegli izstāstīt. Līdz ar to arī ir vajadzīgs mazliet laika, lai šo tehniku iepazītu. Ja, šai praksē ir dažādi nosaukumi: okeāna elpa, jūras elpa, ledus elpa un arī kakla elpa. Ja, un pie šās mēs arī patreiz paliksim, pie šī nosaukuma. Ja, tad, ja jūs regulāri skatāties šos mūsu Sohām skolas video, tad jūs ziniet, ka mēs varam elpot ar vēderu, varam elpot ar krūškurvu, parasti mēs elpojam ar nāsīm, varam arī elpot ar muti, bet šajā praksē mēs elposim cauri kaklam. Ja? Kaklam es nepārteicos, tieši tā, kakls arī ir vieta, caur kuru var elpot. Ja? Atkal jau, šis ir vairāk iztēles un koncentrēšanās jautājums, kas šajā praksē ir pamatā. Ja? Tad šeit mēs viegli saspringzinām balseni un iztēlojamies, ka gaiss tiek ievilkts caur kaklu. Ja? Viegla šņācoša skaņa parādās, un tas ir tāpēc, ka mēs mazliet saspringzinām balseni. Ja? Balsenai jābūt nedaudz saspringtai, bet ļoti nedaudz tā, lai gaisa plūsma ir nedaudz traucēta, un lai elpa, ja šīs gaisa plūsma kaklā rada vieglu šņācošu skaņu. Ja? Skaņa, kas atgādina okeāna, jūras viļņošanos tālumā kaut kur, ja? Viegla šaucoša skaņa, ko jūs paši radat ar savu elpu, ar savu kaklu. Ja? Tad parasti praktizētāji īsti nevar uztvert, kā īsti pareizi ir saspringzināt šo kaklu, kā dabūt šo skaņu. Ja no sākuma pietiek, ja jūs esat ar uzmanību šeit un iztēloties, ka jūs vienkārši ievelkat gaisu caur kaklu. Tad arī izstumjat. Ja, viegla šņaucoša skaņa brīdī, kad jūs ar uzmanību esat kaklā un iztēloties, ka jūs gaisu ievelkat šeit iekšā. Ja? Jūs mazliet saspringzinat balseni. Ja, līdzīgi kā jūs saspringzināt balseni, tad, kad jūs čukstat. Ja? Kad jūs čukstat, jūs saspringzināt balseni. Ja? Tādā pat veidā jūs varat pamēģināt, vai arī vēl vieglāk ir, kad jūs pūšat dvašu uz spogulīša, ja? Ar muti, tieši to pašu jūs darat. Jūs saspringzināt balseni. Pamēģiniet šo te spogulīša pūšamo skaņu izdarīt ar degunu, ar muti ciet. Ja? Bet nepārspīlējot, ļoti viegli šņācoša skaņa. Te ir mazliet jāpastrādā, bet praksi ir vērts iemācīties, jo te ir ļoti daudz vērtīgu iegūmu, pievienotās vērtības, un šī praksi pati par sevi jūs var ievest meditatīvā stāvoklī. Ja? Mazliet pamēģināsim, sēžaties, noskaņojieties, iekārtojieties, mazliet paelpojiet, noskaņojieties. Ja, kamēr es stāstu, varbūt kamēr jūs noskaņojaties, izstāstīšu tad šīs prakses iegūmus. Ja, pirmkārt, šī prakse nomierina, šo prakses iesaka cilvēkiem, kuriem ir nemierīgs prāts, kuriem ir slikts traucēts miegs, cilvēki, kur uzkarst, kuriem ir emocijas sakāpināts bieži. Ja, šī prakse atdzesē jūsu prātu, sakārto emocijas, palīdz mums koncentrēties, palīdz mums nonākt meditatīvā stāvoklī. Ja, jo šeit pamatā visu izdara skaņa. Skaņa iekaro prātu. Šī te vieglā šņācošā un kādā ziņā arī jūras viļņus atgādinošā skaņa, ja jūs spējat noturēt savu uzmanību un nešaudaties, turaties pie skaņas un elpas, ar to pietiek, lai jūs 5 minūšu laikā būtu pilnībā restartēts, nomierinātos un kļūtu pat nedaudz introverts un meditatīvs. Ja? Un šai praksē ir vēl daudz pievienotās vērtības, ko jūs varat izlasīt rakstā, bet pieļauju, ka jūs esat noskaņojušies, un tagad mēs pievērsim acis un iztēlosimies, ka mēs ieelpojam caur kaklu.
Ievelkam caur gaisu un izpūšam gaisu. Arī caur kaklu, ja drīzāk izstumjam. Ejam vēl. Jā, uzmanība ir kaklā, un jūs iztēlaties, ka jūs ieelpojat un izelpojat caur kaklu. Un nedaudz sasprindziniet balseni jeb kaklu, lai ir šī skaņa. Tiklīdz ir skaņa, tā jūs esat praksi iemācījušies, tad ir atliek tikai skaņu pieregulēt. Skaņai jābūt klusai. Tik skaļai, lai jūs dzirdētu, bet apkārt sēdošie cilvēki nedzirdētu. Un tātad knapi tveramai šai skaņai, bet pietiekami skaļai, lai jūs viņu dzirdētu iekšēji. Un varētu turēt uzmanību pie elpas un pie skaņas. Ja jūs darat pareizi, tad pirmā lieta, ko jūs pamanīsiet, ir vēsums kaklā. Ja, viegls vēsums kaklā parādīsies. Turpinam praktizēt, turpinam elpot, lēnām jums sanāks. Ja jums vēl nesanāk šī skaņa, tad vienkārši iztēlojieties, ka jūs elpojat caur kaklu. Tas ir labs sākums. Tad, ja jums sanāk, jums parādās skaņa, tad jūs pamanīsiet vēsumu kaklā, ja? Tāpēc šī ir vēsinošā tehnika. Otra lieta, ko jūs pamanīsiet, ir tā, kad arī vēders kustās. Ja? Vēderam arī viegli jākustās, viegli jāsaspringst pie ielpas uz priekšu. Pie izelpas tas nāk atpakaļ, bet jums tas nav jādara, tam jānotiek pašam no sevis. Ja? Tad uđai pranajama ir pareizi veikta. Turpinām praktizēt, un vēl viena lieta ir ar šo praksi, ka jūs varat vilkt šo elpu ļoti, ļoti garu. Ja? Jūs varat viņu aizvilkt pat 10 sekundžu garumā. Ja? Mēs velkam kā tādu akordeonu, kā tādu picas mīklu. Pamēģiniet vilkt garāk šīs elpas, garas ieelpas ar skaņu un garas izelpas arī ar skaņu. Ja, turpiniet, esiet pacietīgi, jums sanāks, jums jau sanāk. Jau notiek izmaiņas, jūs esat koncentrēts, fokusēts uz elpu un uz skaņu. Jūs pamanīsiet jau izmaiņas ar sevi. Velkam elpas garumā, turpinam elpot un klausīties elpas skaņā. Ļauties hipnozē. Un vēl mazliet pavelciet, vēl mazliet, bet saglabājiet komfortu, ja? Elpai jābūt komfortablai, bez lielas piepūles, nedaudz sasprindzināts kakls, līdz parādās skaņa, vēsums. Un tad jūs varat atslābināties, mazliet turpinot sasprindzināt balseni, bet mierīgi jau elpot un klausīties skaņu, ļaut skaņai absorbēt jūsu prātu, domas. Nemēģiniet neko domāt, analizēt šobrīd, tas viss traucēs, to jūs varēsiet darīt pēc tam. Jūs mācāties jogas elpas tehnikas, kas ir tūkstošiem gadu senas, kas ir izdzīvojušas, tad ir pierādījušas sevi, attaisnojušas sevi. Ja, šī ir spēcīga elpas tehnika, šādi jūs elpojat, kad esat dziļā miegā. Jā, nevis sapņu miegā, bet dziļajā miegā. Šeit mēs imitējam šādu dziļā miega elpošanu un arī piedzīvojam līdzīgu miegu, kas ir, ko jūs piedzīvojat dziļu miega stāvoklī. Bet tāpat laikā uzmanība ir koncentrēta un jūs esat pilnībā apzināts, jā, fokusēts uz elpu, varat turēt uzmanību kaklā
Varat klausīties šo skaņu. Mēģiniet vēl pavilkt garumā šo elpu. Gan uz ieelpu, gan uz izelpu. Ja? Skaņa visu laiku saglabājās uz ieelpu. Sajūta, ka vilnis atnāk, uz izelpu sajūta, ka vilnis aizplūst. Ja? Lūdzu, esiet pacietīgi, ja jums vēl nesanāk, turpiniet koncentrēties uz kaklu un viegli saspringzināt balseni. Ļoti nedaudz. Un jums jāpieiet visām pranajāmām radoši, nevis loģiski. Tad jūs samulsīsiet. Protams, ka mēs elpojam caur degunu, bet šī elpa caur degunu ir ļoti nemanāma. Ja jūs pieliksiet pirkstus zem nāsīm, tad jūs praktiski nejutīsiet elpas trūklu, jo visa uzmanība un spēks ir kaklā. Ja? Un mēs arī uzņemam prānu ar šo elpu. Šī ir krija jogas tehnika. Jūs uzņemat ļoti daudz spēka. Šī ir ļoti ārstējoša tehnika, ja jūs to iemācāties un praktizējat regulāri. Jūs varat uzturēt savu mentālo, fizisko, emocionālo veselību. Ja, kā jau teicu, šīs ir tūkstošiem gadu senas tehnikas, kuras aizvien vēl dzīvo, kuras sevi pierādījušas. Un es šīm pieredzēm dalos ar jums. Ja. Ja jūs izmēģināt, jums sanāk, tad jūs piedzīvosiet. Varbūt ne pirmo reizi, bet pakāpeniski solītos efektus. Jūs noteikti piedzīvosiet. Jau tagad piedzīvojat, ja? Vēl 1 minūti praktizēsim un tad arī noslēgsim. Ja jūs uzmanīgi klausīsieties šajā elpas skaņā, jūs tur saklausīsiet mantru. Ja, šeit iet, vai var dzirdēt, var saklausīt mantru, kādu to es šoreiz neteikšu. Un mēs lēnām noslēgsim šo mazo apmācību sesiju. Ja, vēl viena ieelpa un izelpa ar kaklu, ar uģai. Un tagad varat atgriezties pie parastas elpas un mazliet pasēdēt ar acīm ciet un pavērot, kāds ir šīs prakses efekts, ko jūs varat pamanīt, kas ar jums ir mainījies šajās 10 minūtēs. Un ar šo mēs arī esam galā. Varat lēnām vērt acis vaļā, pakustēties, pastaipīties, varat arī saberzēt rokas, varat savienot rokas. Un
Šāda nu bija Ujjayi tehnika. Ceru, ka jums izdevās šo tehniku uzķert. Ja ne, tad mēģiniet vēlreiz, līdz šī skaņa parādās. Un tad arī parādīsies šīs prakses solītie iegūmi. Izmēģiniet un dzīvojiet ar vēsu prātu. Visu gaišu. Om Shanti.